Sietiņiez. Sietiņiezis ir aptuveni 400 metrus garš un līdz 15 metru augsts baltā devona smilšakmens atsegums. Ģeoloģiskais dabas piemineklis, kas atrodas Gaujas labajā krastā, Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā, Gaujas Nacionālā parka teritorijā, 16 km attālumā no Valmieras. Tas ir lielākais baltā smilšakmens atsegums Baltijā. Sietiņieža nosaukums iespējams radies no ieža izskata, kura virsma klāta ar savvaļas bišu veidotiem caurumiņiem, kas veido it kā sietiņu. Gar sietiņiezi ved labi iekārtota pastaigu taka. Sietiņieža ziemeļu daļa ir labi apskatāma no Gaujas. Ziemeļu galā Gaujā ieplūst no vairākiem avotiem veidojusies upīte, bet no kliņš šauras vertikālas spraugas iztek avots. Dienvidu daļa sākas 200 metrus pa straumi uz leju, kur smilšakmens atsegums atkāpjas no upes, un tāpēc laivotājiem nav redzams. Šeit kraujas augstums sasniedz pat 15 metrus, un atseguma garums ir 150 metri. Dienvidu daļā atrodas Vēlna papēdis un Vēlnava, kuras garums sasniedz aptuveni 10,5 metrus. Vēlna papēdis ir plaisu ierobežots smilšakmens izcilnis ar platformu galā, kas ar laiku var kļūt par smilšakmens stabu. Kāda teika stāsta, ka vēlns tā esot atspēries, kad skrējis pāri Gaujai uz Liepas lielo ellīti. No 1974. gada Sietiņiezis atrodas valsts aizsardzībā.